korpusā. Jā, tur mums mazliet klusi ir jāuzvedās, jo zirgs kā reiz šobrīd arī modīsies pēc anestēzijas. Tad, kad viņš mostās, viņš arī tāds griļņains? Jā, patiesībā pamošanās pēc operācijām ir viens no bīstamākajiem procesiem tieši zirgam. Un tas visā pasaulē tas ir arī viens no tādiem kritiskajiem momentiem, kad zirgi iet bojā. Jā, jo tieši tās anestēzijas ietekmē viņi ir nestabili, viņi īsti vēl nesaprot, kas notiek, viņiem reibst galva, un viņi ir nestabili, un ir gadījumi, diemžēl, arī, ka zirgs salauž kājas. Pie mums tas ir ļoti, ļoti reti bijis, tie ir 1 vai 2 gadījumi viss tātad pastāvēšanas laikā, bet pasaulē tomēr tā statistika mēdz būt augstāka. Un pastāst par šiem skeletiņiem. Tas ir ponijs? Nē, tas ir savvaļas zirgs, tas ir no Jelgavas pils pļavām. Atvests bija zirdziņš. Mans kursabiedrs šo te zirgu sagatavoja, lai viņš šeit varētu stāvēt un arī apmācīt studentus. Jo pamatā viņi tiek izmantoti studentu apmācības laikā, jo par cik mēs esam universitātes klīnika, protams, pie mums nāk studenti mācīties. Līdz ar to mums ir jāpiedalās apmācības procesā. Tas ir tas poļu koņiks? Jā. Jā. Par to zirgu man nav informācijas. Tas ir ļoti vecs zirgs. Es nemācēšu teikt, no kurienes viņš nāk. Bet, piemēram, tā, kad zirgs ceļās no tās anestēzijas, nevar kaut kā nolikt, lai viņš guļ, lai viņš vēl neceļās, lai viņš tā kā lēnām pamostās? Ir protokols, kā tas viss tiek darīts. Ja mēs redzam, ka tas zirgs ceļās pārāk ātri, mēs sekojam līdz pazīmēm, mēs saprotam, ka viņš nespēs nostāvēt uz savām kājām, tad tiek iedot papildus sedatīvus medikamentus, lai viņš vēl uz kādām minūtēm turpinātu gulēt, lai viņam šī inhalācijas anestēzija, ko viņš ir salapojies, maksimāli izietu ārā, jo pamatā jau tā inhalācijas anestēzija ir tā, kas viņam rada šo nestabilitāti. Un tad, jā, pēc tā sedatīvā medikamenta viņš vēl paguļ kādu laiku, un tad jau, kad viņš mēģina ar 2., 3. reizi celties, tad mēs redzam, ka viņš visdrīzāk to varēs izdarīt. Mēs paši mūkam ārā no tā boksa, slēdzam ātri durvis ciet, jo tas ir viens no kritiskākajiem, riskantākajiem momentiem arī mums pašiem, it sevišķi anesteziologam, kas sēž pie tā zirga un visu laiku viņu vēro. Un tad, kad mēs redzam, ka viņš ir gatavs celties, tad ātri skrienam ārā, durvis ciet un ceļās. Un tur tie madracīši ir salikti, lai viņam jā, tas ir polsterējums uz sienām, un grīda ir arī mīkstāka, neslidoša materiāla, lai maksimāli palīdzētu zirgam.